Bet LIFE Gudvater IP ietveros Zemnieku saeimas uzdevums bija atrast vispiemērotākās zaļās infrastruktūras elementus. Tagad mēs atrodamies pie Grauzdupes upes, kas ir Ēdas upes neatņemama sastāvdaļa, ir saimnieka lauks, un no saimnieka lauka, patīk vai nepatīk, pie dažādiem apstākļiem notiek barības vielu noplūdes. Un mūsu uzdevums ir tās barības vielas kaut kur noķert. Un tāpēc profesors mums izstāstīs par vienu no zaļās infrastruktūras elementiem, par Šķeldas bioreaktoru. Kāpēc šeit? Šajā gadījumā mēs atrodamies pie lauksaimniecības lauka, kurā ir ierīkotas drenu sistēmas, un šīs drenu sistēmas aizved no lauka lieko mitrumu. Un vienlaikus ar lieko mitrumu tiek aizvadītas arī barības vielas. Un galvenokārt tās sastāv no slāpekļa savienojumiem ūdenī šķīstošā formā, tātad nitrāti. Tātad meliorācijas sistēma sekmē to, ka tie nitrāti, diemžēl, lēnu garu caur meliorācijas sistēmu izskalojās. Tieši tā, un tas ir saistīts ar to, ka ne visas barības vielas kultūra auga attīstības procesos spēj uztvert, izmantot, un tā daļa, kas netiek izmantota, tā tad ir pakļauta izskalošanās riskam. Un, lai samazinātu šo barības vielu daudzumu pirms ūdens nonāk vaļējā ūdenstecē, tiek ierīkoti dažādi vidē draudzīgi meliorācijas sistēma elementi. Un mēs stāvam pie Kas ir tas pats zaļās infrastruktūras? Jā. Tātad zaļā infrastruktūra, svītriņa, jeb? Vidē draudzīgi meliorācijas sistēma elementi. Okay. Un koku Šķeldas bioreaktors, tā tad ir tranšeja, kura ir piepildīta ar ūdens necaurlaidīgu materiālu. Tad tiek iebērta šķelda, uzlikts pa virsu ģeotekstils un apbērts ar nelielu melnzemes kārtiņu. Un ūdens attīrīšana tad notiek tieši šajā ūdens piesātinātajā zonā. Šķelda tiek iebērta šeit un tālāk jau notiek dabiskie ūdeņu pašattīrīšanās procesi, kur šķelda tiek izmantota mikroorganismu dzīvības procesu nodrošināšanai, kā barības avots. Savukārt, lai mikroorganismi varētu elpot, tad tiek izmantots nitrātu slāpeklī esošais skābeklis. Un tādā veidā baktērijas pārveido šos nitrātus par gāzveidu formu, un līdz ar to ūdeņi tiek attīrīti un gaisā nonāk nekaitīgā slāpekļa gāze. Kas šis ir? Šeit mēs varam redzēt ūdens ieplūdes vietu koku Šķeldas bioreaktorā. Tātad mums no lauka nāk caurule, kura pievada šeit ūdeni, un tad mums šeit ir iespējas ūdeni novadīt uz bioreaktoru, un tad, kad ir ļoti daudz ūdens, tad ūdens tek pāri, un pa taisno tiek novadīts ūdens tecē. Ja runā par saimnieku, tad mēs sagatavojam LIFE Gudvater IP projekta ietvaros rekomendācijas, kādās augstumos ir jābūt šiem te aizvariem. Un līdz ar to, tad, kad tas vienu reizi ir izdarīts, tad pēc tam nekādas papildus darbības nav nepieciešams. Tātad saimniekam nevajadzētu šeit neko radikāli mainīt. Šī komplektācija, kāda tagad ir atbilstoši tam, lai lauks neaplūstu, lai lielākā daļa ūdens izietu caur Šķeldas bioreaktoru, un tad, ja nu pēkšņi ir lielās lietuvas, tad tas pārpalikums aiziet tieši uz upi. Tieši tā. Ūdens līmenis šeit ir specifiski pielāgots lauka topogrāfiskajām īpatnībām ar tādu domu, lai zemākajā vietā ūdens būtu aptuveni pusmetru zem zemes virsmas. Tagad mums tuvojas ziemas sezona, un līdz ar to ar traktoru tehniku braukt nav paredzēts. Un līdz ar to mēs varam pietuvināt mazliet šo te ūdens līmeni zemes virsmai, bet vienlaikus nodrošinot to, ka liekais mitrums tiek novadīts. Tas nozīmē, ka saimnieks ir pasargāts.
Jā, Jo tātad te nekur nevajadzētu veidoties peļķei tikai tāpēc vien, ka šeit ir uzstādīts šis vidas elements. Peļķēm noteikti nevajadzētu veidoties. Ja negadās ekstremāla laika apstākļi, tad visam vajadzētu būt kārtībā. Bet šeit jebkurā gadījumā ir paredzēta iespēja mainīt šo te ūdens līmeņa augstumu un tādējādi vēl pasargājot, precizējot un pilnveidojot atbilstoši esošai situācijai. Kas ir šajā caurulē? Šeit mēs varam redzēt izplūdes daļu no koku šķeldes bioreaktora, kur tas ūdens, kas tika novadīts uz koku šķeldes bioreaktoru jau attīrītā veidā, tiek novadīts uz to pašu pārplūdes cauruli. Gadījumā, ja ir daudz ūdens, tad tur tecēs ūdens un pie viena tajā caurulē ietek arī jau attīrītais ūdens. Un tad tālāk tiek novadīts uz vaļējo ūdensteci. Tātad būtībā bez šķeldes bioreaktora klasika būtu vienkārša lauks, drenu sistēma, drenu kolektors un patiešo uz ūdensteci. Jā, tieši tā. Šeit šis ir tas zaļās infrastruktūras elements, kas ir ārkārtīgi svarīgs, lai tās barības vielas pirms viņas aizplūst uz upi, mēs viņus šeit tomēr noķeram. Atrodamies zemes gabalā Pilkšķi, Bēnes pagastā Dobels novadā. Šis objekts tika apsakots un izvēlēts par zaļināšanas infrastruktūras elementu izbūves vietu. Apsakojot, piemērotākie tika izvēlēti piesātinātā buferjosla un koku šķeldes bioreaktors. Tika izstrādāts projekts, projekta izstrādē noritēja 4 līdz 5 mēnešu laikā. Uz doto brīdi notiek būvdarbi un tiek izbūvēta piesātinātā buferjosla. Un nākošās nedēļas laikā darbi tiks uzsākt koku šķeldes bioreaktoru būvniecībā. Darbus plānots pabeigt 1,5 mēnešu laikā. Galvenie ietekmējušie faktori ir izvēloties vietu, šī iespējamā platība, drenāžas platība un, protams, arī iespējams, kur ūdens ir novadīti. Attiecīgi šīm upēm, valsts nozīmes ūdens notekām ir jābūt normālam ūdens līmenim, lai būtu iespējams ūdens līmeņa novadīšana. Uzsākot projektēšanu, svarīgākais ir, lai zemes īpašnieks tiktu iepazīstināts ar šiem zaļās infrastruktūras elementiem un viņš saprast, cik viņi nozīmīgi ir lauksaimnieciskai darbībai. Tālāk, uzsākot projektēšanu, tiek pieprasīti no nepieciešamām institūcijām tehniskie noteikumi. Projekta izstrādes gaitā konsultējamies ar profesoru Ainu Laksdiņu. Viņš sniedz dažādas rekomendācijas pēc savas pieredzes par šādiem objektiem. Un attiecīgi tālāk notiek projektēšana. Pēc tam projektu saskaņojam ar visām institūcijām, kas izsnieguši tehniskos noteikumus un iesniedzam būvvaldē. Šis process var aizņemt no 3 līdz 5 mēnešiem, atkarībā no institūcijas skaita un dažādiem faktoriem, kas var ietekmēt šo projektu izstrādi. Ierodoties objektā, ir ļoti svarīgi objektu pirms būvdarbiem apsakot, lai konstatētu, vai šos zaļināšanas infrastruktūras elements ir iespējams izbūvēt. Kā pieredze rāda, varbūt ietekmējušie faktori valsts nozīmes ūdens notekās un novadgāvjos, bebri un citi piesērējumi, kas ietekmē ūdens līmeni un nav iespējams izbūvēt šos zaļināšanas infrastruktūras elementus.